Sveiki, mani sauc Šeila, un šis video tika izveidots izmantojot mākslīgo intelektu. Ar kiberuzbrukumu pieaugumu mākslīgais intelekts kļūst par būtisku rīku informācijas sistēmu un datu aizsardzībā. Viņi spēja ātrāk nekā cilvēki atklāt, analizēt un novērst draudus, padara to par būtisku jebkuras kiberdrošības stratēģijas sastāvdaļu. Viņi sistēmas uzrauga tīkla trafiku un lietotāju uzvedību, lai pamanītu anomālijas vai aizdomīgas darbības, bieži identificējot potenciālos uzbrukumus pirms to notikšanas. Tās var automātiski bloķēt ļaunprātīgas darbības vai izolēt skartās tīkla zonas, ievērojami samazinot reakcijas laiku. Turklāt mašīnu mācīšanās algoritmi ļauj pielāgoties jauniem draudiem, uzturot sistēmas atjauninātas un drošas. Tomēr izmantošana kiberdrošībā arī rada juridiskas bažas, īpaši saistībā ar datu privātumu un caurspīdīgumu. Ir jāatbilst privātuma likumiem, piemēram, GDPR, un ir svarīgi nodrošināt, ka datu apstrāde ir caurspīdīga un kontrolējama. Atbildība par kļūdām, īpaši tām, kas noved pie datu noplūdēm, ir skaidri jādefinē. Loma kiberdrošībā ir ārkārtīgi spēcīga, taču tai jābūt papildinātai ar spēcīgu juridisko ietvaru, lai nodrošinātu datu aizsardzību un ētisku izmantošanu. Pareiza regulēšana maksimizēs priekšrocības, vienlaikus samazinot riskus un nodrošinot mūsu digitālās pasaules drošību. Sazinieties ar Crowdy AI komandu, lai uzzinātu, kā mākslīgais intelekts var uzlabot jūsu kiberdrošību.